Vatikāns cenšas nogludināt pāvesta Franciska sarunāto par brīnišķīgo Krievijas impēriju un tās varano kultūru. Oficiāls protestus jau izteikuši Ukrainas diplomāti un garīdznieki, savukārt Kremlis labsajūtā berzē rokas. Girds Krastiņš stāst vairāk. Pāvests Francisks līdz šim nav vairījies runāt par Ukraiņu ciešanām, tomēr Krievija tieši nosodījis retāk, taču piektdienas izteikumu un šovinismu barošana sarunā ar Krievu jauniešiem likuši raukt pieeja daudziem. Nekad neaizmirstiet savu izcelsmi. Jūs esat lielās Krievijas mantinieki, svēto valdnieku Krievijas, ievērojamā Pētera I Krievijas, Katrīnas II. Tā ir impērija, varena, apgaismota, varenas kultūras un cilvēcības valsts. Nekad neatsakieties no šī mantojuma. Jūs esat lielās mātes Krievijas mantinieki. Paldies, ka esat. Paldies par veidu, kādā esat Krievi. Sacītais nebija oficiālajā plānā, tādēļ arī publikas acīm tas parādījās tikai vēlāk. Tulkojumā tas iekļauts nebija, preses relīzē izcelti krietni nevainīgāki teksti. Vatikāna kanālos šīs frāzes arī nav dzirdamas, jāmeklē YouTube. Pāvesta pārstāvi gan šodien izdevuši paziņojumu uzsverot, ka svētais tēvs pārprasts, viņš nekad neieņemot puses konfliktos un viņa sacītais jāsaprot kā balss, kas iestājas par cilvēku dzīvībām. Kremļa propagandisti sev pieskaitījuši pluspunktus. Valsts medijos jau citēts Putina pārstāvis Peskovs, kurš saka, ka ir ļoti apmierināts ar Franciska pozīciju un ka valdība tieši šobrīd nodarbojas ar patriotismu un varenās Krievu vēstures mācīšanu jaunatnei. Tieši tādi iegānsti stāstot par Krievijas vēsturi arī bija uz lūpām Kremļa marionetēm un Putinam pašam pirms pusotra gada iebrukot Ukrainā. Protestu un neizpratni izteikuši daudzi, rietumu medijos uzdoti daudz jautājumu par pāvesta motivāciju, ko šādu pieminēt šī brīža kontekstā. Sociālajos tīklos nav ticības pārpratumiem, piemēram, bijušajam Igaunijas prezidentam izteikumus saucot par patiesi pretīgiem, skarbi vārdi no Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvja. Tieši ar šo imperialistisko propagandu Kremlis attaisno tūkstošiem ukraiņu nogalināšanu un simtiem Ukrainas pilsētu un ciematu iznīcināšanu. Paskaidrojums grib dzirdēt arī Ukrainas grieķu katoļu baznīcas galvas Sviatoslavs Ševčuks. Tas ir visļaunākais imperialisma un galējā Krievu nacionālisma piemērs. Arhibīskaps uzsver, ka pēc pāris dienām viņam savas bažas būs iespēja izteikt pāvestam arī personīgi. Girds Krastiņš, TV3.